Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no Jaunās derības. Tie ir vārdi no apustuļu darbu grāmatas 6. nodaļas, kur 15. pantā tā mēs lasam. Visi Sinedrijā sēdošie uzlūkoja Stefanu un redzēja viņa vaigu, itin kā eņģeļa vaigu. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mūsu mīļais debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka šajos 2. Ziemassvētkos mēs atkal esam kopā ar Tevi, un atkal mēs drīkstam piedzīvot, kā Tu turpini mūsu dzīves uzturēt un vadīt. Tieši to mēs ikdienas atceramies lūgšanas laikā un brīdī, ka no Tevis nākam, Tevī un Tavā klātbūtnē dzīvojam un esam, un Tev pretī arī virzās visa mūsu dzīve, un tieši Tavā priekšā mēs esam atbildīgi par šo iespēju, kuru Tu esi mums devis. Kristus nāca šai pasaulē, lai mēs varētu Tevi iepazīt, un lai mēs varētu arī paši atcerēties un apzināties, ko Tu patiesībā mums esi devis, kā mūsu dzīves iespējas un uzdevums. Kristū mēs ieraudzījām to, ko grēkā kritusī cilvēce ir pazaudējusi, savu patieso skaidrību, savu patieso plašumu, dziļumu, mīlestību, taisnīgumu, visu to, kas mēs cilvēki spējam būt, bet tādi diemžēl neesam. Jo reizēm nemaz nezinām, ka tādi varam būt, reizēm apzināti negribam izrādīt mīlestību un labvēlību viens otram, un daudzos vēl citos veidos mēs netrāpam mērķi ar savu dzīvi. Tieši to nozīmē senie lielie stāsti par to, ka šī pasaule ir Tevis radīta un vienlaikus grēka aptumšot. Reiz pazaudējuši skatu uz Tevi, mēs to nespējam paši saviem spēkiem vairs atgūt. Vienīgā iespēja ir tā, ko Tu pats mums esi piedāvājis. Tu esi nācis mums tik tuvu, ka mēs katrs varam tagad atkal Tevi redzēt, iepazīt, sajust caur Kristus dzīvi, caur to, ko Viņš šajā pasaulē ir ienesis. Un tieši tāpēc Ziemassvētki mums ir tik liels notikums. Tas ne tikai mums atgādina, kas mēs esam, bet arī to, kas mēs varam būt un varam kļūt. Kristus nāk šai pasaulē un Viņš aicina mūs ceļā, aicina mūs iet sev līdzi, mācīties no Viņa, klausīties Viņā, ļaut Viņa garam ienākt mūsos un mūs pārvērst. Un tas ir tik zīmīgi, kungs, ka jau 2. Ziemassvētkos baznīca vienmēr ir pieminējusi arī pirmo kristīgo mocekli Stefanu un viņa dzīves dramatisko noslēgumu. Iepazinis Kristu, viņš iemantoja tādu gara spēku, ka bija spējīgs liecināt par Tevi arī naidīgu ļaužu priekšā. Un tad, kad viņi uzlūkoja viņa vaigu, tad, kad viņš deva šo liecību par Tevi, par Tavu taisnīgumu un mīlestību, viņi bija spiesti ieraudzīt to gaismu, kas spīd no Tevis Kristū un no Kristus pār ikvienu cilvēku. Un tomēr neskatoties uz to, ka tiek sacīts, ka viņi paši ieraudzīja šo viņa spožumu, kas nav viņa spožums, bet Tavs spožums ticības pilnā cilvēkā, neskatoties uz to, viņš pirmais nostaigāja to pašu ceļu, ko Kristus gāja, arī kļūdams par mocekli, kas tiek nomocīts, tāpēc, ka ir uzticējies Tev vairāk nekā visam, kas pasaulē notiek un ko acis rāda. Bet ļauj mums šajā vakarā no tā viss iemācīties tikai to pašu svarīgāko un galveno. Iemācīties to, ka Kristū Tu esi mums atvēris šo ceļu, kā dzīvot gaismā, patiesā garīgā brīvībā, iedvesmā, ar jēgu, ar mērķi. Un tas viss nāk tikai no Tevis, tikai caur Kristu. Tāpēc ļauj mums patiešām, jo vairāk mēs attālinamies no Ziemassvētkiem, neattālināties no Tevis, bet taisni otrādi. Aizvien vairāk mēģināt jautāt sev, kā mums noturēt, paturēt, kā mums augt līdzi tam ceļam, tam uzdevumam, kurā Tu mums esi aicinājis caur Kristu. Mīļais Dievs, Tu redzi visu, kas pasaulē notiek, Tu redzi
kāda ir šī grēka skartā pasaule. Kā mēs cilvēki, kuri varētu lietot savas spējas, lai viens otram palīdzētu, lai dziedinātu, lai pat visvājākajam cilvēkam ļautu dzīvot. Kā mēs esam to pārvērtuši par pasauli, kurā mēs iznīcinam, mēs sagraujam, mēs karojam, mēs viens otram atņemam, paverdzinam, mēs neīstenojam pat ne mīlestību, mēs neīstenojam pat taisnīgumu, pat elementāras lietas, mēs viens otram mēdzam nedot, atņemt. Mīļais Dievs, tas ir daudz nopietnāk nekā mums liekas, un mēs varam ļoti viegli tajā patiešām nogrimt un aiziet bojā. Bet ļauj mums saglabāt šo ticību un paļāvību, kas rodas no tā, ka tu neesi mūs atstājis vienus, bet tu esi nācis un tu esi atdevis visu sevi, lai mūs izglābtu, lai mūs atpestītu. Tāpēc ļauj mums palikt šajā Ziemassvētku, Kristus piedzimšanas gaismā. To lūdzam gan sev, gan saviem mīļajiem, gan visai mūsu zemē un tautai, gan arī visai šai pasaulē. Kungs, mēs Tev vēlreiz pateicamies par šo dāvanu, ko Tu esi mums devis, un mēs lūdzam ļauj mums staigāt tās gaismā tagad un vienmēr. Bet pāri visam mēs Tevi lūdzam ar tiem vārdiem, kurus Kristus pats mūsos ir ielicis un ļāvis mums lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.